Kurš no jums ir uzdevis jautājumu un atradis atbildes, kādēļ ir radīti zvēresti? Ja mēs paskatāmies, piemēram, Latvijas situāciju, tā saucamo valsti, tad tūkstošiem cilvēku ir nodevuši dažādus zvērestus. Un tie ir cilvēki ne tikai armijā, zemesardzē un tam līdzīgās struktūrās, bet tie ir cilvēki arī tā saucamajā valsts pārvaldē, piemēram, valsts prezidents. Kam viņi nodod zvērestus? Viņi saka, ka viņi zvēr uzticību Latvijas tautai un Latvijas likumīgai valdībai un varai. Bet kas tad ir likumīga vara vai valsts? Likumīga. Ja Latvijas gadījumā mēs redzam darbos daudzu gadu garumā, ka ar tiesiskumu ir lielas problēmas, tad kam viņi nodod zvērestu? Šie, kuri pat arī paši redz, ka tiesiskums šajā valstī nepastāv. Un es nevelti lieku vārdu valsts pēdiņās, bieži vien, kad to pieminu. Jo kā gan var būt valsts? Un kā gan var nodot zvērestu tādai valstī, kur nav tiesiskums par pamatu? Kāda likumība ir ievērota, ja nav tiesiskuma? Un ja pastāv selektīvas likuma interpretācijas, kur tā saucamie policijas, prokuratūras un citu tam līdzīgo dienestu darbinieki ar likumu spēlējās, rotaļājās un to piemēro pret cilvēkiem tā, kā pagadās. Ja precīzāk sakot, tā kā viņiem liek viņu priekšniecība. Vai tāda ir tā zvēresta būtība, kas galu galā aizved pie tā, ka cilvēki dara, ko viņiem liek? Un tad sanāk, ka viņi nevis tiešām dara saskaņā ar labāko sirdsapziņu godīgi savu darbu, bet viņi pilda pasūtījumu, cits pār citu, izkalpoties kārāk un liekuļotāk. Jautājums tev, ja arī tu esi nodevis zvērestu, nav nozīmes, kurai valstī, jo tās valstis ir izkārtnes. Realitātē viņām ir viens komandas centrs, līdz pat līmenim, kur ir dažādi režīmi, un demokrātiskie, un komunistiskie, un ne tikai. Viņus pārvalda viens komandas centrs, es nepārteicos un nepārspīlēju, jo tur, kur ir pārākuma tiesības, tur, kur kādi pakļaujās citiem, tā ir demoniska pārvalde, nepārprotam demoniska, jo tur, kur ir cilvēku labvēlīgas attiecības, tur neviens nevienam nesola nekādus zvērestus. Apzinoties to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, pajautājiet paši sev, cik pēdējo apmēram 35 gadu laikā jūs zinat tādus taisnīgus noregulējumus, kur pastāvot korupcijai valsts pārvaldē, viņiem gribās teikt, ka ir valsts pārvalde. Nu, tad es arī pieminu to, lai būtu. Cik ir saukti pie reālas atbildības par korupciju? Un atbilde ir īsa. Tie ir selektīvi, ļoti reti notikumi, ļoti reti. Tā pašā laikā ar visiem šiem zvērestiem un solījumiem, ka viņi darīs labāko un godprātīgi pildīs savus pienākumus pret tautu un valsti, kā tas varēja notikt, ka pat ar šādu atdevi valsts ir novesta parādu parādos. Tas ir iespējams tāpēc, ka viņi dara, ko viņiem liek un pilda pasūtījumu. Un tas notiek tāpēc, ka aiz liekulīgas uzsveru apsolīšanas, ka viņi darīs labāko, viņi būtībā kaitē, bieži vien pat nesaprotot, ko viņi dara. Jautājums tev,
kas esi nodevis zvērestu vai pat zvērestus? Par kuru no šiem te korumpantiem pie varas, piemēram, kara gadījumā, tu esi gatavs mirt? Un vai viņi to darītu tavā vietā, ja tu būtu viņu vietā un viņi tavā? Taču nē. Tad kāpēc pastāv šādas te pārākuma tiesības? Pajautā to sev. Es šo jautājumu uzdevu tolaik vēl Latvijas armijā, tā saucamajā Latvijas armijā, 98. 99. gadā, saviem pēdiņās teikšu tiešajiem priekšniekiem, kuri nav nekādi man priekšnieki ne bijuši, ne ir, ne nav. Es viņiem uzdevu jautājumu. Šiem liekuļiem un maitām, kas tēlo valsti, kam dēļ ir jānodod zvērests? Kam to vajag? Kādi tam ir mērķi? Un jo vairāk es šādu un šādus jautājumus uzdevu, jo vairāk es pārliecinājos jau tad, ka viņiem nav atbildes. Un kad es viņiem pasviedu priekšā domu, lai sadzirdētu patiesību, ko viņi atklās, klusējot vai atbildot, kad es viņiem pateicu, vai tādēļ zvēresti ir radīti, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai cilvēkus varētu izmantot propagandas politvarmāku mērķiem, un kad es šo jautājumu pacēlu, tad viņiem nebija ko atbildēt. Bet viņi tā vietā man sacīja cits pār citu, no augstākās armijas vadības puses, tāpat pat no armijas kapelāna puses. Nu, ja tev dos noziedzīgu pavēlu, nepildi to, tikai nodod zvērestu. Iedomājieties, kādi morāli kropļi, kādi liekuļi. Es viņiem jau tolaik pateicu, kam dēļ man rakstīt uz papīra un ar savu muti izrunāt to, ko es nedarīšu. Ne miera laikos, ne kara laikos. Un šiem salašņām tad iestājās pilnīga pauze uz brīdi. Viņi man sacīja, dodies atpakaļ tur, kur tu esi, un tā arī es savu to armijas, tā saucamo dienesta gadu, aizvadīju bez paraksta par to, ka es būtu nodevis zvērestu. Pie tā, starp citu, pajautāšu, kāds ir likumīgais pamats turēt cilvēku dienestā, ja cilvēks nav nodevis zvērestu, esot demokrātiskai pārvaldei. Tātad, ja ir tautas vara tā saucamā, un ja tautas varā katrs no mums esam individuāli cilvēki, tad ikvienam ir savas balss tiesības. Un ja es cilvēks ar savām balss tiesībām pasaku skaidru nē, tad kāpēc mans nē netika respektēts? Lai tie, kas grib, lai viņi iet savu ceļu un tur klanās un izkalpojās tiem saviem dienestiem, es to nedarīju. Šajā reizē es stāstu paplašinātāk savu pieredzi, bet tā iedarās pie jautājuma, kādēļ tiek nodot zvēresti. Bet es savukārt to ceļu, ko izvēlējos, man to neļāva iet. Man tik un tā formāli bija jāpavada bez maz vai ieslodzījumā tas vesels gads. Kurš par to atbildēs Latvijas brīvvalstī? Nav atbildīgo. Šie paši, kas klanās dažādu režīmu priekšā, iepriekš to darīja. Viņi klanās un esošajam, klanījās un iepriekšējam un klanīsies arī nākamajam, kad esošais kritīs. Tad vai tāda ir tā zvēresta būtība? Vēlreiz teikšu, liekuļot, tēlot, ka dara labāko, tēlot, ka dara saskaņā pat ar sirdsapziņu, un tomēr kaitēt. Mēs taču redzējām, kā tas bija laika posmā no 2020. gada līdz apmēram 23. gada nogalē. Ko darīja šie sektanti, kas ir nodevuši zvērestu? Viņi cits par citu, ieskaitot ciparotos morālos kropļus valsts policijā, vajāja cilvēkus par to, ka kādi nelietoja lupatu uz sejas. Jūs saprotiet, kāda ir kroplība? Tiem memļakiem, tas būtu pat maigi teikts, pareizāk sakot, dēmonu apsēstajiem, mīzeliem, kas pildīja noziedzīgas pavēles, lūk, tur neieslēdzās tas viņu solītais goda prāts, godīgi pildīt savus pienākumus.
Kāds tad ir viņu pienākums laikā, kad notika un notiek ar vienu valsts apvērsums? Kā minimums runāt par to un prasīt atbildību tiem, kas bīda šādu te totalitāru politiku, kuras rezultātā cilvēkus apspiež, ierobežo pamat tiesības un grauj cilvēku ģimeņu dzīvi. Es esmu daudzkārt to pieminējuši arī tagad. Man tajā laikā, tādēļ, ka es elpoju brīvi, tika nolaupīti bērni, Roberts un Emīlija Markus, un tas turpinās 5 gadus demokrātiskajā pārvaldē, brīvvalstī. Tiešām, jūs neredzat zvērestu nodevēju, ko jūs esat darījuši. Jūs esat darījuši Jūdas un Kangara darbus, Elles darbus, tā tos sauc. Kurš no jums par to ir spējīgs uzņemties atbildību? Atbildiet! To būtu jābāž acīs, tēlēni sakot, tiem morāliem kropļiem, kas darīja noziedzīgas pavēles, piemēram, pret maniem bērniem, tāpat arī pret daudziem citiem bērniem, tētiem un mamām. Kurš atbildēs par tiem noziegumiem, kas tika paveikti un turpinās? Ak, tad viņi izliekas, to neredzam. Neatzīst to, ka ir, maigi sakot, kļūdījušies. Kā ir ar to? Kā ir ar šo godprātību? Un kāpēc tā saucamajā valstī ir tāds pretkorupcijas birojs, kuriem pat ir sauklis gods pār varu? Šo saukli darbībā tā arī neievieš. Varbūt tādēļ, ka arī viņi piedalās tajā pašā stāstā, ko ik pa laikam šad un tad pieminu, Kailā karaļa stāstā, kur ļoti ērti daudziem idiotiem un morāliem kropļiem bija liekuļot, kamēr kāds tomēr pateica patiesību. Vai Latvijā, precīzāk sakot, valsts pārvaldē, kas piesavinājusies un nolaupījusi Latvijas valsts vārdu? Vai ir vismaz viens vai daži tā saucamajā valsts pārvaldē strādājošie, kas praksē, darbos, ne tikai muldot un demagoģējot, ir pierādījuši un turpina pierādīt, ka viņiem ir gods pār varu, un kuri ar saviem darbiem tos darot, vēl nav izēsti no sistēmas? Ak, tad nav neviena? Kas tad tā ir par valsts un zvērestu pārvaldi? Ja pat tas pats tiesnesis vai tiesneši ir tik nepieejami demokrātiskajā pārvaldē cilvēkiem, kāpēc vienkāršais cilvēks, lai panāktu taisnīgu noregulējumu, nedrīkst pat tiešo runāt ar tiesnesi? Tiek apelēts pie tā, ka tiek tādā veidā nodrošināts, lai cilvēki no malas neietekmētu tiesnesi viņa taisnīguma meklējumos. Un es uzreiz teikšu, tas ir liekulīgi, jo tur, kur būtu godīga pārvalde, neviens nevienu nevarētu ne pakļaut, ne uzpirkt, nedz arī šantažēt, jo pie katra tāda mēģinājuma ieslēgtos cits mehānisms. Atbildība tika prasīta nekavējoties no jebkura un jebkura līmeņa darbinieka. Mums tā nav. Un jūs vēl ticat valstī. Un jūs vēl ticat tam, ka zvērestu mehānisms, tas ir domāts cilvēkiem? Teikšu precīzi. Tas ir domāts vergiem, cilvēku resursiem. Nevelti valsts saka par cilvēkiem šo bezskaunīgu apzīmējumu cilvēku resursi. Ar to spekulējot un runājot šādi pazemojoši par cilvēkiem, kuri ir pakļauti, kuri pieder valstī. Un arī pat šis jēdziens šoreiz ir vietā – valsts piederīgais. Pat tie idioti, kas lieto šo jēdzienu, nesaprot, kā viņi sevi un citus pazemo ar šo vārdu. Neviens cilvēks nevienai valstī nepieder. Es saku tiešu valodu. Ja būtu citādi, tad es gribētu pajautāt tev, kas esi noklausies tik tālu. Ja tu sevi uzskati par valsts piederīgo, kam tieši tu piederi?
Kam tieši tu piederi, ja tu tici savai Latvijas valstī? Kam tu šeit piederi? Kam tieši piederi? Sauc vārdā, uzvārdā. Siliņai? Tai, tu viņai piederi. Varbūt tam Eģikam? Tam pašam ar brillītēm. Kam vēl tu piederi? Kuram palaistuvi kantorim tu piederi? Es nevelti šādi saku. Tāpēc, ka tie ir zvērestu pildītāji, pasūtījuma pildītāji. Lūk, cik tālu mēs esam nonākuši. Un tu vēl tici valstī? Jūs garā nabagie, kas esat nodevuši dažādos zvērestus. Jūs apsēstie un apvārdotie. Kam nav kauna pieminēt Latvijas valsts vārdu liekuļu svētkos. Ja Latvija patiešām būtu brīva, tad ikvienam cilvēkam šajā zemē, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no vecuma, tā saucamās izglītības, sociālā stāvokļa, viņa balss un viņa cilvēka tiesības netiktu ignorētas, un cilvēki netiktu pazemoti, ģimenes netiktu postītas. Taču ko dara zvērestu nodevēji? Viņi upurē cilvēkus, upurē mūsu bērnus, un viņiem traucēja tādi cilvēki, kas ne tikai uzdod jautājumus, kas ne tikai atrod selektīvas atbildes, bet iet vēl tālāk, neaprobežojas ar selektīvām un ir gatavi ceļā uz patiesību izzināt visu, tik tālu, cik tas cilvēkiem ir iespējams. Un ziniet, kāda ir patiesība par Latviju un pasauli kopumā? Tā ir ļoti vienkārša, un es nepārspīlēju to sacīdams. Tā ir patiesība par cilvēkiem un patiesība par necilvēkiem. Par to, cik ļoti reiz Dievam līdzīgais cilvēks un cilvēki ir attālinājušies no radītāja, no viņa rakstura, no viņa vērtībām, kurās pastāv līdzsvars. Kad saku vārdu līdzsvars, tad es arī pieminēšu īsi. Zvēresta nodevēji. Šajā kontekstā, ko runāju, viņi nepazīst šo patiesību. Kā tas ir? Mīlēt savu tuvāko, cienīt savu tuvāko, kā sevi pašu. Domā ar savu galvu.